cienījamie tautieši, mīļie skrundenieki, augsti godātie viesi no mūsu kaimiņu pašvaldībām. Šodien mēs visi esam liecinieki izcili nozīmīgam un ļoti svarīgam vēsturiskam brīdim mūsu Latvijas vēsturē. Šodien, pēc 64 gadiem, mēs atgriežamies Eiropā. 64 gadi. Daudziem tā ir tāla un maz zināma vēsture, bet tām sirmajām galvām, kuri šeit ir un kuri nav varējuši piedalīties mūsu svētku mītiņā, tās ir atmiņas par smagiem, grūtiem cīniņiem, lai Latvija kļūtu neatkarīga valsts. Mums visiem atmiņā ir 1991. gads, kad mēs atguvām savu valstisko neatkarību, kuru bijām 1940. gadā zaudējuši. Un mums ir pavisam labā atmiņā 2003. gads, 20. septembris, kad Skrunda ar 3/4 iespējamo balsu nobalsoja par Eiropu. Un šodien, mīļie draugi, mēs visi zinām, kad mēs jau esam Eiropas Savienībā. Daudziem no mums ir nemierīgs prāts un satrauktas sirdis. Kā tad būs? Vai mēs varēsim turēt līdz bagātajām Eiropas valstīm? Vai mēs tādi sīki, nabadzīgi varēsim vienlīdz labi dzīvot? Atļaujiet man apliecināt un izteikt pilnīgu drošu pārliecību, ka noteikti mēs dzīvosim labāk. Un ja tā tēlaini atļauts teikt, tad es gribētu salīdzināt šo gadījumu ar tāda jauna ozoliņa iedēstīšanu Eiropas sakuplojušajā virstalā. Var jau to kociņu iestādīt un ar Dievu palīgu, lai viņš aug un zaļo. Viņš jau cīnīsies un mēģinās augt un laist saknes zemē un arī kuplot, bet var arī neuzaugt. Bet ja mēs tā visi rūpētos par viņu un apraudzītu viņu un koptu, un es gribētu sacīt, kad nepaies ilgs laiks, un šis ozoliņš laidīs dziļas saknes Eiropas auglīgajā zemē, un sazaļos viņa lapotne, un šalkos līdz Eiropas virstalai. Un šis ozoliņš ieņems cienīgu vietu šai skaistajā virstalā.
Šis ir, lai izzinātu.
Strauja upete. Strauja, ieteikts, gar brālīšanām durvīm, gar brālīšanām durvīm. Ietiks. Meliņi vākā. Stāvies kumeli, Tas miltis. Es vaļā nelaidīšu. Jāni,